Man patiešām jūtos lepni, ka varu teikt labrīt, dāmas un kungi. Jūtos lepna, ka redzu vairāk kungu nekā jebkad iepriekšējās svarīgajās diskusijās par šo tēmatu, kas ir par sieviešu pilnvarošanu un sievietēm mieru un drošību. Man ir tas gods tagad lūgt atklāt šo diskusiju Brainam Švarca kungam, jo man jāteic, ka Kanādas vēstniecība jau vairākus gadus ir atbalstījusi Rīgas konferenci, tāpat arī atbalstījusi Latvijas transatlantisko organizāciju un bijis arī paraugs, realizējot sievietes miers un drošība darba kārtība, arī domājot par feministisko ārpolitiku. Un tagad es nešķiedīšu jūsu laiku, bet lūkšu vēstnieku teikt atvēršanas uzrunu. Labrīt! Patiesībā es jūtos pagodināts, ka varu būt šeit kopā ar jums šorīt, jo, manuprāt, Latvijas transatlantiskā organizācija un arī Latvijas ārlietu ministrija, aizsardzības ministrija ir lieliski pastrādājuši sapulcinot mūs šeit. Man ir liels prieks, ka ir īpaši šīs sesijas saistībā ar sievietēm un mieru un drošību. Ilgtspējīgs miers ir iespējams tikai tad, kad esam pilnībā iesaistījušies konfliktu novēršanā, konfliktu risināšanā un pēc konflikta miera veidošanā. Sievietes un meitenes ir īpaši neaizsargātas konflikta situācijās, un viņas arī sistēmiski traumē tie, kas grib izmantot dzimtē balstītu vardarbību. Konflikts ir un, protams, cilvēcība pastāv tikai tad, kad pasaule grib novērst šādas vardarbības un saukt varmākas pie atbildības un atbalstīt cietušās bez stigmatizācijas. Militārās organizācijas darbojas efektīvi tikai tad, kad sievietes ir pilnvarotas visos līmeņos un viņām ir vienlīdzīgas iespējas attīstīties profesionāli un progresēt. Nācijām piemīt izturētspēja tikai tad, kad sievietes ir iesaistītas nacionālo reakcijas plānu izveidošanā un īstenošanā. Daudzi eksperti par sievietēm mieru un drošību ir teikuši, ka pasaule šobrīd atkāpjas, jo ir ļoti no sasniegtā, jo sieviešu tiesības tiek pārkāptas un viņas netiek iekļautas. Un tāpēc ir ļoti būtiski, lai šo darba kārtību mēs realizētu. Mums ir jācīnās par šiem principiem, jo tie nav pašsaprotami, tos mums atņem un atņem aktīvi. Mums jācenšinās panākt jēgpilnu sieviešu iekļaušanu visos miera un drošības aspektos. Un tieši tāpēc arī mums jāturpina runāt par šo te darba kārtību sievietes, miers un drošība šādos starptautiskos formos kā šāds. Jau 4. gadu Kanāda sponsorē šos pasākumus sievietes miers un drošība Rīgas konferencē. Šodien ekspertu paneļi runās par sieviešu pilnvarošanu un par barjeru nojaukšanu. Viņi runās par savu pieredzi un es domāju, ka iedvesmos mūs visus turpināt. Kopš Kanāda ir kļuvusi šī te valsts, kas pārstāv NATO spēkus Latvijā, un mūsu attiecības ir ne tikai draudzības attiecības, bet arī uzticības pilnas partnerības attiecības. Un mēs strādājam divpusēji pie ļoti daudziem jautājumiem, kā Sigita jau minēja tieši par šo te darba kārtību sievietes miers un drošība. 2011. gadā Kanāda uzsāka savu pirmo darba plānu, un otrs mūsu rīcības plāns bija 2017. gadā. Šajā laikā Latvija ir arī sadarbojusies ar Latviju, lai izmantotu Kanādas pieredzi un tehniskās zināšanas, lai ļautu arī Latvijai izstrādāt savu rīcības plānu. Un tagad jau mēs strādājam tālāk kā kolēģi. Un šis ir tikai viens piemērs, kuru es gribēju pieminēt, jo es domāju, ka tie cilvēki, kas klausās šeit, kas ir pieslēgušies tiešsaistē, ir iesaistīti starptautiskās organizācijās, aizsardzības organizācijās, drošības organizācijās, akadēmiskajās aprindās, domnīcās. Un šīs ir tās iespējas, kas ļauj mums sekmēt šo te darba kārtību.
Un to mums nevajadzētu uzskatīt kā kaut ko atsevišķu, bet kā tādu, kas ir integrēta visās mūsu interesēs, visās mūsu darbības jomās. Klausoties ekspertos nākamās 2 stundas, paturiet to visu arī prātā pēc šīs konferences un arī iemiesojiet savā darbā. Paldies, ka apmeklējat šos pasākumus, ka klausāties, un es ar nepacietību gaidu turpmākās sarunas. Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi! Cienījamie paneļa diskusijas dalībnieki, viesi. Es esmu Andrejs Pildagovičs, esmu īpašo uzdevumu vēstnieks globālos un daudzpusējos jautājumos pārstāv Latvijas ārlietu ministrija. Ārā ir diezgan dzestras laiks šeit Rīgā, bet te mēs runāsim par sieviešu pilnvarošanu nemierīgajos kara laikos, kā vēstnieks Švarts jau minēja šajā paneļa diskusijā. Mēs runāsim tieši par šo darba kārtību sievietes, miers un drošība. Kādi ir tie ieguvumi, ko esam guvuši pēdējo 20 gadu laikā, kopš apvienotās nācijas rezolūcijas 1325 pieņemšanas, ko pieņēma vienbalsīgi 2000. Gadā apvienoto nāciju organizācijā. Bet runāsim arī par to, ar ko esam saskārušies, kas mums progresu ir sekmējis un kas ir kavējis. Katrā ziņā Latvijai šī ir ļoti svarīga prioritāte, un tāda jau tā ir vairāku gadu garumā. Bet, protams, Ukrainā ir karš, Krievijas agresija pret Ukrainu ir padarījusi šo jautājumu pat vēl būtiskāku. Latvijai, kā jau vēstnieks arī to minēja, tā ir bijusi prioritāte partnerībās ar daudzām valstīm, ar Kanādu, Norvēģiju, arī apvienotajās nācijās, ar Maldīvu salām, arī tā reģionāli runājot, man ir prieks, ka šī iniciatīva un šī rezolūcija joprojām saņem plašu atbalstu no ANO dalībvalstīm. Tomēr izaicinājumi arī ir visai ievērojami. Protams, šī kara plosītā vide, kurā sievietes kareivs, protams, saskarās ar izaicinājumiem, tas ir viens problēma joks. Tāpat arī kuram mums ir jāpievēršās. Un tāpat arī ļoti dramatiskā tāda sieviešu pasliktināšanās tieši cilvēktiesību jautājumā, sieviešu un meiteņu cilvēktiesību situācijas pasliktināšanās daudz kur pasaulē. Es negribētu pārāk dramatizēt šos izaicinājumus šajā agrā rīta stundā, bet Talibāna atgriešanās Afganistānā, kudetā pandēmija, šo valsts apvērsumu pandēmija Āfrikā, arī Krievijas karš Ukrainā un arī vardarbības sāsināšanās tuvajos austrumos. Un šodien mēs gribētu diskutēt, runāt par to, ko vajadzētu darīt, ko varētu darīt, lai mēs vērstos pret šiem izaicinājumiem. Un es esmu ļoti pateicīgs paneļa diskusijas dalībniekiem, kuriem šajā jomā ir ļoti bagātīga pieredze. Un kuri ir arī kopumā ļoti daudz darījuši, lai šo darbu kārtību realizētu. Pa labi, Jeta Albinus ģenerālmajore, kura tātad komandē daudz nacionālo divīziju ziemeļu šeit Ādažos. Šeit Ādažos Latvijā viņai ir spoža karjera Dānijas armijā. Viņa strādājusi Bosnijā, arī bijusi militārā padomniece Āfrikas Savienībai un arī Dānijas bataljonā Kosovā. Kā citas tādus pienākumus varam minēt, ka viņa ir Nacionālās olimpiskās komitejas padomes locekle un arī Dānijas sporta komitejā darbojas. Un Džons Barters ir domnīcas Globsek viceprezidents no Bratislavas, Slovākijā. Bartera kungs ir pieredzējis profesionālas aizsardzības jomā. Viņš arī ir strādājis apvienotās karalistes gaisa bruņoto aviācijas spēkos un pēc tam arī aizsardzības industrijā. Viņš, protams, un arī Globsega domnīcā darbojas. Mans nolūks ir
piedāvāt tādus divus tematus. Vispirms runāsim par tādu vispārīgāku jautājumu vai šo te izaicinājumu aprakstu, ar ko mēs sastopamies. Un otrs tāds jautājumu loks jābūt konkrētāks, vai runāsim jau par konkrētu valstu situācijām. Latvijai, protams, svarīga ir Ukraina, valsts, kura ir pēdējā laikā pieredzējusi milzīgu spriedzi, saskaroties ar neprovocētu bezprecedenta agresiju, ko realizē Krievija, un mēs Ukrainu cenšamies atbalstīt dažādos veidos, ieskaitot arī šo darba kārtību, sievietes miers un drošība. Pirmkārt, ģenerāli Majorei Albenusai jautājums, kā jums šķiet, kas ir tie visbūtiskākie izaicinājumi, ar ko saskaras sievietes, tieši sievietes bruņotajos spēkos un kara plosītās vidēs? Liels paldies! Un pirmkārt, paldies, ka uzaicināt mani piedalīties šajā konferencē. Patiesībā es domāju, ka vispār kopējā vide, vienalga vai mēs runājam par bruņotajiem spēkiem vai runājot par uzturēšanos ārzemēs, dažādās nevalstiskajās organizācijās. Tā vide, kurā jūs nonākat, tas var būt vislielākais izaicinājums. Un ja es sākšu runāt tieši par to militāro daļu, es domāju, ka vairumā bruņotie spēki viņus ir izveidojuši vīrieši, tā ir vairāk nekā 500 gadus bijusi vīriešu darba vieta. Un tieši tāpēc tā kultūra, runas veids, un arī kaut kādas tādas sociālās aktivitātes vienmēr balstās tajā, kas bija vīriešiem patīkamas. Un ja jūs ienākat šajā vidē kā jauna sieviete, vienalga vai kā virsniece bruņotajos spēkos vai NVO, jūs necīnaties pret to. Jo, ja jūs izvēlaties profesiju, jūs izvēlaties to tāpēc, ka šī profesija šķiet pievilcīga. Manā gadījumā es gribēju būt kareive, citos gadījumos varbūt jūs gribat būt ārsts, un tad jūs nesākat cīnīties pret šo vidi, ja tā vide neatbilst jums. Jo jūs negribētu, lai kaut kādā veidā ir tāds, tā kā zīmogs jums. Jūs gribat, lai arī jūs šī vide pieņem. Tas nozīmē, ka daudzkārt es esmu bijusi pietiekami ilgi jau tur. Bieži vien jāpaiet ilgākam laikam, pirms jūs varat teikt, vai mēs nevaram pievērsties šai videi, lai padarītu šo vidi atvērtāku, pievilcīgāku, dažādiem dzimumiem un daudzveidībai. Bet tomēr, ja mēs runājam par pašu galveno, pats galvenais lai būtu daudzveidība darba vietā un lēmumu pieņemšanā, un tieši tāpēc ir jāgādā un jānodrošina, lai šī darba vide var piesaistīt daudzveidību. Nevis, ko mēs darām pretējā gadījumā, domājot par sievietēm vai citādi. Mēs domājam, lai mēs varētu tikt galā ar šiem izaicinājumiem, bet būtu jauki, ja būtu otrādi. Ar to es arī beigšu. Es varētu par to ļoti ilgi runāt. Environment, look what you are up against. Un plašākā kontekstā, ne tikai militārā, jāraugās, kādā vidē jūs atrodaties, un ja vēlaties panākt lielāku diversitāti, ir jāraugās kultūras virzienā. Paldies! Es domāju, ka Latvijā mēs esam ļoti lepni ar to, ka 17% bruņotajos spēkos ir sievietes. Jūs esat strādājusi konflikta zonās, esat konsultējusi Āfrikas valstu savienību. Vai varētu padalīties ar savu pieredzi, saviem iespaidiem, kā šī darba kārtība ietekmē on the ground? Lietas, cik sekmīgi tā tiek realizēta uz vietas? Ja runājam par šo, lielākā daļā vides apstākļu es esmu jutusies pieņemta kā kolēģe. Protams, tam ir daudz kas nepieciešams noteikts prasmes, lai tas tā būtu. Bet tā kā es nāku no valsts, kur mūs jau audzina ar to domu, ka gan zēni, gan meitenes var darīt vienu un to pašu, viņiem vienādas iespējas. Un bruņotajos spēkos esmu bijusi jau 35 gadus, un ja vien es mentāli un fiziski ar to varēju tikt galā, es varēju doties jebkurā uzdevumā.
Un man ir uzdevuši jautājumus tiešām, vai tu tiešām esi bijusi karā, vai tu tiešām esi karojusi. Un es domāju, ka Dānija bija viena no pirmajām valstīm, kur tas tā bija. Bet tā kā es nācu no šādas valsts, tad tas nebija nekas īpašs man pašai. Man bieži bija jāpadomā, ka cilvēkiem tas var šķist dīvaini, cilvēkiem var būt viedoklis par to. Bet tā kā es nācu no šādas vidas, es pat par to tik daudz nedomāju. Un daudzos norīkojumos es pat nepiedomāju pie tā, ka es esmu sieviete. Uzvalkot formu, es esmu virsnieks. Tas ir tas, ko es gribēju darīt, tas kādu es gribēju, lai man pieņem. Es negribēju uzsvērt to, ka es šeit esmu pirmā sieviete. Es gribēju būt vienkārši kareivis. Un tad, kad es biju Bosnijā, strādāju izlūkošanā, un viens no maniem kolēģiem, kas bija redzējis tikai manu rangu un manu uzvārdu, tad viņa pirmā reakcija bija, wow, tu esi sieviete, un tas savukārt pārsteidza mani. Nu, es saprotu, ka viņš bija tiešām pārsteigts, ka virsnieks tiešām varēja būt sieviete. Un tad viņi sāka uztraukties par to, vai ir jādara kaut kas īpašs, lai viņa varētu izpildīt savu uzdevumu. Un tad viņi sāka domāt par to, nevis tā kā es būtu gribējis, lai tas būtu, ka es vienkārši turpinu darīt savu darbu. Reizēm ir tā, ka apkārtējiem ir lielāks pārsteigums nekā jums pašam. Paldies! Es gribu arī atzīt, ka šī WPC darba kārtība neatiec tikai uz valdībām. Es gribu atzīt arī to milzīgo atbalstu, kādu sniedz nevalstiskās organizācijas, lai virzītu šo politiku un dažādas arī darbības uz vietām. Bārtera kungs, kā starptautiskā sabiedrība var labāk atbalstīt un iespējot sievietes konfliktu zonās, nodrošinot viņu jēgpilnu dalību šajos konfliktu risināšanas procesos. Labrīt, paldies, man ir prieks būt Rīgā, es Rīgā esmu pirmo reizi. Šī ir viena no manām aizraušanām, jo es esmu strādājis organizācijā, kas arī nodarbojas ar sieviešu iespējošanu, un jūsu minētais pants, jā, tas ir ļoti svarīgi, kā ANO to ir parakstījusi, bet vienlaicīgi ANO ir tāda kā salauzta organizācija, jo Krievija vēl joprojām ir šīs organizācijas dalībvalsts. Ja politikā, valdībā, biznesā būtu vienāda dzimuma pārstāvniecība, varbūt arī konfliktu būtu mazāk. Un es domāju, very important when we were chatting in the green room. Tas ir ļoti svarīgi. Un kopumā, tikko jau kolēģi pateica kaut ko ļoti svarīgu, tātad viss sākas jau jaunībā, mazā vecumā. Un es redzu situācijas, kur puiši nedara neko, meitenes dara visu. Es redzu situācijas, kur puišus ir audzinājuši ļoti spēcīgas sievietes, kas vada biznesus, piemēram. Tātad šī uztvere sāk veidoties ļoti jaunā vecumā. Es nedaudz vairāk esmu pievērsis uzmanību Ukrainai, jo tur mums ir arī birojas, mēs daudz sadarbojamies ar Ukrainas valdību, bet tas, ko mēs gribētu pieskarties, ir tas, ka viņu panākumu iemesls ir tas, ka tur ir vienota sabiedrība, ieskaitot arī sievietes visās darbībās, runājot par izaicinājumiem. Ir ļoti grūti vīrietim runāt par tiem izaicinājumiem, ar kādiem saskaras sievietes. Un īstajā laikā es varbūt vairāk vēlētos pievērst Ukrainai sieviešu līderiem, kāda virzība tur notiek. Bet šobrīd apstāšos šeit un tad vēlāk par pārējiem jautājumiem. Mums ir jautājums no auditorijas. Varbūt abi jūs varētu mazliet atbildēt, kā mēs labāk varētu iekļaut jaunas meitenes, jaunietes un kādus iegūmus varētu sniegt šāda iesaistīšana jaunā vecumā, tieši sieviešu iespējošanā. Es varbūt atgriezīšos pie tā, ko teicu jau iepriekš, bet ja mums ir jāiekļauj gados jaunākas sievietes, tad iespējams mums kaut kas ir jādara citādāk.
Protams, šeit ir jādomā par ko, tas ir atkarīgs no par kuru organizāciju runājam, bet ja runājam par bruņotajiem spēkiem, un bruņotajos spēkos neviens tā kā nepadomāja, vai kaut kas būtu jādara savādāk, ka šeit parādās sievietes. Pirmais, ko mēs varētu darīt, tas būtu tā kā pakāpties solīti atpakaļ, pajautāt, kāpēc mēs darām lietas tā, kā mēs darām, vai kaut ko var darīt citādāk. Un, lai gan es esmu sieviete, man nebūtu jāsaka manai organizācijai, kā bruņotajos spēkos iesaistīt jaunietes. Mums ir jājautā šīm jaunajām sievietēm, šīm jaunietēm, kas mums ir jāizdara, lai bruņotie spēki jums būtu pievilcīgi. Un tad jau mēs varam skatīties, ko mēs varam piedāvāt. Mums ir ļoti lielā mērā jāapzinās, ka lielākā daļa lēmumu pieņēmēju ir viena paudze, un tad ir šī jaunākā paudze. Mums būtu daudz vairāk jājautā jaunajai paudzei, kas mums būtu jādara. Vēl viens labs piemērs. Pirms 20 gadiem sievietes bija vienīgās, kas devās bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tagad vismaz manā valstī arī vīrieši pavada laiku ar saviem bērniem, bet visi noteikumi ir balstīti uz šo situāciju pirms 20 gadiem, un tāpēc ir par to jārunā ar dažādām iestādēm, jo šī vide bija balstīta uz to dzīvesveidu, kāds tas bija. Tā būtu mana rekomendācija. Es tikai vēlos piebilst, ka mēs nevaram paļauties tikai uz saviem juristiem visos jautājumos. Sievietes diplomātijā, sievietes zinātnē, sievietes tehnoloģijā. Daudzas lietas var šķist pasaprotamas mums, bet no savas pieredzes ANO es esmu ļoti atbalstījis sieviešu iesaistīšanos diplomātijā, jo vēl joprojām ir ļoti daudz tādu stikla sienu visapkārt, un šī cannot be excluded. izpratne par to, ka pusi no cilvēces nedrīkst izslēgt no attīstības procesos, bet ne visi to ir visur sapratuši. Mazliet vairāk pievērsoties Ukrainai, protams, ir jāatzīst Ukraiņu varonīgā cīņa, īpaši sieviešu, kas karo bruņotajos spēkos. Latvijas biznesa, Latvijas valdība ir neticamu atbalstu snieguši šajā cīņā par izdzīvošanu, bet, protams, šī cīņa arī sniedz ļoti daudz izaicinājumu, ļoti daudz testu, pārbaudījumu tieši pēc konflikta trauma, pēc konflikta stresa, medicīniskās aprūpes, garīgās mentālās noturības jautājumos. Varbūt jūs varētu pastāstīt par to, ko jūs esat redzējis un kas būtu jādara šajā ziņā. Es atgriezīšos tikai pie jautājuma, arī īsu komentāru. Es domāju, ka kas mums būtu jādara, lai motivētu jaunietes? Viņām ir jāstāsta. And it starts with the politics. Ka sekmes, ko gūst sievietes līderi, tas ir normāli, tas ir standarts, un tas sākas ar politiku. Eiropā nav šī dzimuma līdztiesības pārvaldība. Ir labs šis mērķis, vai pieņemsim 26. gadā, kad 40% būtu jābūt pārstāvētām sievietēm vadošajās institūcijās. Bet atgriežoties pie jautājumiem par Ukrainu, es gribētu ļoti īsti par 4 jomām. Sieviešu līderība Ukrainā, un es runāšu par Viktorijas Potrakas grāmatu Invincible. Tā arī ir intervijas ar sievietēm, kas ir iesaistījušās faktiskajā In Ukraine is a really cīņās. Atminēšana. Tā ir ļoti nopietna problēma Ukrainā, daudz par to runā.
Un šeit, šajā jomā sievietes ļoti aktīvi piedalās. PTSD, tas ir pēctraumatiskā stresa sindroms. Ukrainā ir ietekmēta visa sabiedrība, un tas izplatīsies arī uz Eiropu, jo ģimenes ir pārcēlušās uz Eiropu. Arī veterāni pārcelsies uz Eiropu, lai dzīvotu kopā ar savām ģimenēm, tāpēc tā būs visas Eiropas problēma. Un noslēgumā vēl nedaudz par vēl ļoti nopietnu jautājumu. Tas ir seksuālā vardarbība Krievijas armijā, kas tiek izmantot kā ierocis. Parunāsim par piemēriem. Sāksim ar pirmo lēdī. No sākuma viņa bija tāda ļoti atturīga, un tad viņa kļuva arvien aktīvāka, devās uz Savienotajām valstīm. Viņa organizēja konferenci Kijivā augustā, un viņas līderība noteikti ir iedvesmojusi cilvēkus. Julija Saridenko, viņa ir ekonomikas ministre. Mēs Key topic I'm involved in. publicējam ziņojumu par atmīnēšanu, kas ir galvenais jautājums, kur es esmu iesaistījies. Un šeit ir starptautiskā darba grupa, kas tos dara, un šīs darba grupas vadītāja ir ļoti iedvesmojoša sieviete, Horvātijas prezidente. Viņa ir arī daļa no Globsec komandas un ir tā, kas virza šī attīstību. Tātad sievietes uzņemas lomu atmīnēšanas stratēģijā, un tā ir humānā atmīnēšana. Un sievietes ļoti bieži kļūst par atmīnētājiem Ukrainā, un Very, very suitable, most probably because of their attieksme un prasmes, viņas ir ļoti piemērotas šim amatam, varbūt tāpēc, ka dabiski ir ļoti pacietīgas. Un vēl Ukrainā, ja raugos uz parlamentu, tad tikai 20% ir sieviešu, bet skatoties uz aktīvo iznākumu, aktīvo rezultātu, tad sievietes deputāts ir tās, kas vada procesus. Piemēram, Marina Mezanova, kas arī vēlāk runā šajā pasākumā, sniedz tādu ļoti labu piemēru. Raugoties uz Ukrainas armiju, 60,000 sievietes, 43, kas faktiski piedalās kaujas darbībā, ļoti iespaidīgi skaitļi. Un Viktorijas grāmatā Invincible, ko jau combat. It covers the women who are running. minēju, tas aptver ne tikai sievietes, kas vada uzņēmumus, atbalsta armiju, nodrošina palīdzību. Piemēram, nedēļas laikā mēs piegādājām 3000 tonu. Tā ir līderība, tā ir ietekme. Un tad ir arī sievietes, kas dokumentē šos faktus. Un, kad es lasīju grāmatu, tad man acīs iekrita viena sieviete, Julija Mikitenko. Viņa ir karēvis, un par to nav nekādu šaubu. Viņa jau 16. gadā pievienojās armijai, 18. gadā tika nogalināts viņas vīrs, un tad viņa sāka strādāt apmācību jomā. Un aizgāja no armijas, bet tūlīt pēc iebrukuma viņa atgriezās armijā, un viņa ir virsnieks, kas tiešām ir pirmajās līnijās, un pēc intervijas viņai bija misija Austrumu Ukrainā, un viņa teica, ka vīriešu attieksme ir mainījusies. Mani tagad uztver kā karēvi un mani respektē, un šādas sievietes ir ļoti svarīgi līderi, rāda ļoti labu piemēru. Un viņas vadītajā vienībā vēlas tiešām dienēt vīrieši, jo viņi ļoti labi vada šo vienību. Runājot par pēctraumatiskā stresa sindromu. Now, women typically, from our research, have 2 to 3 times.
uh, uh, And obviously, the highest rate of un people. tas ir saistīts ar to, kāda ir sieviešu pieredze karā. Un lielākā daļa no šīs stresa sindroma gadījumiem attiecas uz seksuālo vardarbību. Seksuālā vardarbība ir mērķēts ierocis. Tas ir tiešām šausminoši. To actually stop people reproducing in Ukraine. Young men are tortured and castrated and sent back to Ukraine. It's horrific. So when we look at this, and I will finish by looking at an OMI poll, which may be, at events I've said that Russia is a rogue state, the nation is sick, and this is how I feel, and because I can work for an NGO, I can actually say that. 53% of Russians think the Russian invasion of Ukraine has bolstered its international standing and that other countries will now take Russia's demand more seriously. So I think, just to summarize, there are many women leaders who punch above their weight. The world is a very dangerous, unstable place. It's morally bankrupt, and we need women to take up leadership roles to actually change the world. And that's where I sit. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Barter, for very, very important points, and of course for very valuable research, what is being done by GLOBSEC in this regard. You made a reference to UN. I am not a UN official. I used to be Latvian ambassador to the UN, and I agree that the organization is not in the best shape. And of course, we hardly see any unanimous resolutions anymore, for very well-known reasons. But I would still want to stress that UN is needed and UN is invaluable, because for the same reason that UN helps to expose those crimes. And UN makes a very important job to document those crimes, and particularly lai dokumentētu šos noziegumus, un it īpaši seksuālo vardarbību. Šodien mēs zinām, ka ir vairāk nekā 125 labi dokumentēti gadījumi. Un arī šeit Latvijā mēs atbalstam Ukrainu. Pie mums ir vairāk nekā 30,000 Ukrainu, un vairākas Latvijas nevalstiskās organizācijas, ieskaitot Slaveno Martu, palīdz arī konfliktā izdzīvojušiem gūt rehabilitāciju šeit Latvijā. Un katrā ziņā mēs atbalstīsim jebkurus centienus, vai tā būtu starptautiskā krimināla tiesa vai starptautiskās organizācijas, kas dokumentē šos kara noziegumus. Un katrā ziņā mēs arī aicinām pasaules sabiedrību veidot īpašu tribunālu, lai iztiesātu šo agresijas noziegumu. Jo mēs uzskatām, ka miers un attīstība ir neiespējami bez atbildības, bez tā, ka mēs pārtraucam šo te nesodāmības sajūtu. Un tāpēc ir jādara viss iespējamais, lai dokumentētu šos noziegumus, un es domāju, ka jūsu ieguldījums šajā ziņā ir ļoti būtisks. Ģenerālmajori, vai jūs gribētu kaut ko varbūt arī piedāvāt jūsu pārdomas, pieredzi konflikta zonās, ko Ukraina varbūt varētu mācīties vai gūt no tās? Manuprāt, tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, proti, nu, paldies Dievam, daudzi no mums to nav piedzīvojuši, bet, nu, es esmu bijis diezgan tuvu tam, strādājot šādās vidēs, un vismaz tas, ko es esmu mēģinājusi vairāk kārt, jo kādreiz jūs nejūtaties droši un pārliecināti, kad jāsatieks ar cilvēkiem un esat sieviete vai vienīgā sieviete, bet jums ir plānošanas rīki apkārtējie, jūs katrā ziņā varat sevi aizsargāt. Tas nenozīmē, ka jūs varat aizsargāt visas sievietes, bet būsim realistiski. Tas ir tieši tas, kā Džons aprakstīja. Reizēm tā ir tieši pretinieka taktika, un mums ir jāplāno atbilstoši, lai vismaz tās sievietes, kas ir mūsu bruņotajos spēkos, ir aizsargātas. Bet arī, kad mēs kopumā plānojam, ko mēs varam darīt, lai aizsargātu civiliedzīvotājus, tā ir tā prasība. Diemžēl šķiet, ka
Tas netiek realizēts ne tikai Ukrainā, bet arī to mēs redzam pašreizējā konfliktā Izrēlā. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs darītu to, ko spējam, un saprastu, ka šis ir draudz. Un jūs arī vaicājāt par manām pārdomām un par vadību, par līderību. Mani nedaudz tā iedvesmoja Džona sacītais. Es domāju, ka vairums no mums, kad mēs uzņemamies šādas vadības lomas un nonākam šādā vidē, daudz no mums ir, mēs esam spiestas rasties tā ļoti, tā dabiski. Es, piemēram, es esmu ne tikai sieviete, bet maza auguma. Es, teiksim, nevaru sevi pasniegt kā tādu, kā auguma līderi. Man ir katrā ziņā jāgādā, lai kareji man uzticētos, un, manuprāt, jo ļoti agri man tas piespieda saprast, kas darbosies man un būt tādai, kāda es esmu. Un daudzas sievietes, kas nonāk dažādās vidēs, viņas ļoti agri saprot, kāda ir mani stiprās puses, kādā veidā es darbojos patiesi. Un tad iemācās to darīt, un tādējādi var arī, varbūt tas ilgtermiņā padara jūs par labāku līderi, jo jūs nevarat nevienu atdarināt. Jums ir jāsaprot, kas jums labi darbojas, un jāgādā, lai jūs būtu ne tikai laba un prasmīga līderi, un lai arī gūtu autoritāti. Un es domāju, galvenais ir būt autentiskam, īstam, bet es domāju, ka daudzām meitenēm šādās vidēs nākas to darīt, jo mums nav neviena, ko mēs varētu kopēt, ko mēs varētu atdarināt. Īstas pārdomas par to. Paldies, ģenerālmajori. Tagad mums ir arī trešā paneļa diskusijas dalībniece mums pievienojusies. Irēna Felīna, NATO īpašā pārstāve programmā Sievietes, miers un drošība. Viņa pievienojas no Briseles tiešsaistē, viņa nāk no Lazaņas, Itālijas, studēja kultūras mantojuma saglabāšanu muzeoloģiju un uzsāka savu karjeru Itālijas ārlietu ministrijā. Vēlāk Felīnas kundze dibināja Itālijas sievietes un starptautiskās drošības Itālijas nodaļu. Šīs organizācijas mērķis ir sekmēt sieviešu darbību šajā starptautiskā jomā sievietes, miers un drošība. 21. gadskārta šai ANO rezolūcijai sievietes, miers un drošība. Mēs arī šeit nedaudz parunājam konkrēti par valstu, par Ukrainu. Arī runājām par ar to saistīto seksuālo vardarbību. Un, ja es varētu jums vaicāt, vai jūs varētu minēt piemērus, kur ir sieviešu vadītas, tādas organizāciju tīkli, kas ir organizācijas, kas ir efektīvi mobilizējuši resursus kara laikā. Mēs runājām par atbalstu Ukrainai, runājām par šo te programmu Sievietes, miers un drošība. Vai jūs varētu dalīties savos uzskatos par šiem jautājumiem? Liels paldies! Es gribētu atvainoties par aizkavēšanos, par pieslēgšanos. Es biju vadības sanāksmē un, diemžēl, varēju pievienoties tikai tagad, bet priecājos, ka man ir šī iespēja piedalīties. Pat jau virtuāli, tomēr šajā svarīgajā sarunā. Un tā ir ļoti savlaicīga vairāku iemeslu dēļ, tāpēc, ka drīz būs šīs rezolūcijas gadskārta. Un es arī lidošu uz Ņujorku, kur visa globālā kopiena, kas ir iesaistīta šīs te darba kārtības ieviešanas sekmēšanā, piedalīsies gan institucionālajā līmenī, gan arī būs pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Un tas, ko jūs minējāt, tas patiešām ir svarīgi, šī tīklošanās un sievietes. Un es gribētu dalīties savā iepriekšējā pieredzē, pirms es kļuvu par īpašo pārstāvi. Es gribētu runāt par šo sieviešu sadarbības tīklu realitāti un kā mēs centāmies iesaistīties tādā pat veidā, kā es cenšos to darīt arī šobrīd, kad esmu NATO īpašā pārstāve. Mēs zinām, ka šī te darba kārtība tika radīta tāpēc, ka bija šī kustība, sabiedrības kustība 90. gados, un tad tas nonāca augstākajā politiskajā līmenī, proti
drošības padomē, kad tika pieņemta šī rezolūcija. Pēdējo šo 23 gadu laikā es varētu teikt, ka es esmu strādājusi divējādi. No vienas puses šeit veidoja šo komiteju nacionālajā līmenī, reģionālajās drošības organizācijās, arī NATO, un kas sāka 2007. gadā veidot pirmo politiku, bet tomēr sieviešu kopiena, sievietes, kas ir strādājušas jau sabiedrībā, ir centušās pārcelt šos vārdus vai iztulkot šos vārdus konkrētās darbībās. Un šie sieviešu sadarbības tīklu rīki ir būtiski jebkurā līmenī. Ja runājam par to, kas notiek globālajā līmenī, starptautiskajā kopienā, kas ir noticis pēdējo gadu desmitu laikā, vai pat runājam tā īpaši sākot no 2015. gada, mēs redzam, ka parādās ļoti daudz šādu tīklu, kas pievēršas tieši miera veidošanai. Jo tas ļoti interesanta parādība. Šie tīkli apkopo, lai savieno ne tikai sievietes, bet te ir sinerģija arī starp valsts institūcijām un nevalstiskajām. Un mēs zinām, ka tas ir ļoti svarīgi, jo mēs jau zinām, ka tā nav problēma, ka nebūtu sievietes, kas būtu ekspertas, lai viņām priektotu apņemšanās kaut ko darīt, bet bieži vien pietrūkst iespēju. Bet ja sievietes darbojas tikai vietējās kopienas līmenī, tad mēs atstāsim bez ievērības ļoti būtisku daļu. Ir ļoti svarīgi arī politisks darbs gan kopienas līmenī, gan arī lēmumu pieņēmēju līmenī. Un, lai mēs to izdarītu, mums ir jāizveido pareizās piemērotās platformas. Un tas mums ir jādara miera laikā. Mēs nevaram šo problēmu atrisināt kara laikā. Šīs problēmas ir strukturālas, tās nāk no, vai tās ir jau nostiprinātas patriarchālās sabiedrībās, un mums tas ir jārisina miera laikā, lai nodrošinātu, ka sievietes un šie sadarbības tīkli var darboties arī, ja ir karš. Es arī cenšos tajā piedalīties savā, un tīpaši savā lomā, kad esmu īpašā pārstāve šeit NATO. Mana priekšgājējā bija izveidojusi tādu formālu rīku, nevalstisko organizāciju pārstāvju sadarbības tīklu, kas sekmēja šo te programmu Sievietes, miers un drošība. Un es patiešām raugos arī, lai to turpinātu. Un arī turpmākajās nedēļās. Un es veidoju ekspertu grupu, kas man arī palīdzēs manā strateģiskā domāšanā, lai arī saprastu, kā arī NATO varētu uzlabot savu darbību šajā ziņā. Mēs daudz domājam arī par Ukrainu, mēs cieši sadarbojamies ar Ukrainas pārstāvjiem, gan militārām, politiskiem, bet arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tāpēc, kā man būs ļoti interesanti redzēt, kā šis sadarbības tīkls varēs palīdzēt mūsu darbā turpmākajos mēnešos. To open the floor for questions from. Mēs varētu tagad piedāvāt iespēju uzdot jautājumus. Ja jūs gribat uzdot jautājumu, paceliet roku, pasakiet, ko jūs pārstāvat, lūdzu. Vai ir jautājumi šeit par šiem te izvirzītajiem, apspriestajiem jautājumiem? Yes. Jā, mums ir jautājums. Es Julija Paskevska no Ukrainas. Un man ir prieks, ka varu būt šeit, bet tas nav jautājums, tas ir komentārs, īs piezīme. Es gribētu pateikt paldies par jūsu solidaritāti, paldies, ka esat kopā ar mums un ka pievēršat ļoti lielu uzmanību šim svarīgajai pat ne situācijai, pat ne jautājumam, bet šīm svarīgajām lietām, un kas ir ļoti svarīgas ne tikai Ukrainai, ne tikai Baltijas valstīm, Baltijas pilsētām, bet visai pasaulē.
Un tieši tāpēc man šķiet ļoti svarīgi, ka mēs runājam par mieru, ka mēs runājam par drošību, jo tagad ir laiks pievērst uzmanību arī citām stratēģijām. Un arī visai pasaulē ir jāpievērš uzmanība drošībai. Es biju profesore Nacionālās drošības nodaļā pirms kara. Un es strādāju ar daudziem arī kursantiem tieši aizsardzības akadēmijā. Un tagad es esmu gatava, ka viņi ir gatavi cīnīties šajā situācijā. Tāpēc mums ir jābūt gataviem nākotnē. Un liels paldies arī, ka pievēršat uzmanību sievietēm, jo viņas patiešām ir tās, kas šobrīd nes pārmaiņas. Un paldies arī par lielu atbalstu Ukrainas sievietēm un liels paldies par solidaritāti. Paldies, vai būtu vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Te labajā pusē. Labrīt, kolēģi. Marija Mezenceva, Ukrainas parlamentāriete. Man ir tāds ļoti tehnisks jautājums. Laiks rit strauji. Mēs raugāmies uz dažādiem tādiem notikumu attīstību tuvajos austrumos. Un mēs gandrīz vai prognozējam, medijos tiek prognozēts 3. pasaules karš. Kā jums šķiet, vai mēs tehniski esam gatavi NATO paplašināšanai? Vai esam gatavi tam, ka Ukraina varbūt varētu tikt pieņemta NATO nākamajā Vašingtonas samitā? Viļņā mazliet tā kā mainījās varbūt tāda skatījuma, bet kā jums šķiet, vai šis ir tas brīdis, it īpaši, ja mēs raugāmies uz to, kā Krievijas agresija ir ietekmējusi šo pirmo paplašināšanas loku, proti, kad pievienojās Somija un Zviedrija. Paldies, Felīnas kundze, vai jūs gribētu kaut ko komentēt par NATO paplašināšanu? Jā, protams. Šis ir lēmums par paplašināšanu un tieši par Ukrainas uzņemšanu. Protams, šis lēmums pieņem tā soli pa solim pakāpeniski. Vai jūs man dzirdat? Okay, because I don't see you anymore and I don't hear. So this has been taken in the Vilnius summit. Tas, to mēs redzējām Viļņas samitā, un, protams, ir jautājums par laiku, kad tas notiks. Par to tiek runāts, par to tiek diskutēts ar Ukrainu, un lēmumu pieņems sabiedrotie attiecīgajā brīdī. Reakcija neizriet vai nebalstās no notikumos, kas notiek pasaules globālajā līmenī, vai tās ir sarunas tieši ar prezidentu Zelenski NATO Ukrainas padomes ietvaros. In NATO. It has a lot to teach NATO in the future. This is going to be a protracted war. We need to move forward with a clear path for NATO membership for Ukraine. Būs ilgstošs karš. Mums ir jāvirza jautājums par Ukrainas dalību NATO. Es esmu par to runājis jau arī vizītes laikā Somijā. Un Ukrainas pievienošanās pātrināšana neeskalēs konfliktu. Tas neeskalēs nekādu turmāko karu pasaulē. Tas liks cilvēku padomāt. Tātad tas ir jāvirza uz priekšu. Prezidents Makrons un Globseki ir skaidri izteikuši savu nostāju, ka Ukrainai ir jākļūst par daļu no NATO, un šobrīd Ukrainas daļām ir jāpiedāvā drošības garantijas. Tās Ukrainas daļas, ko Krievija nav okupējusi. Latvijas nacionālā pozīcija ir labi zināma un skaidra. Mēs atbalstām NATO paplašināšanos, atbalstam Ukrainas pievienošanos NATO. Zinām no savas vēsturiskās pieredzes, ka
situations, kind of unclear situations, create vacuum Šādas and they serve as an neskaidras evaluation. situācijas rada vakuma situāciju, un tas kalpo kā aicinājums dažādām lietām, un tāpēc mēs ceram, ka skaidrība un atbalsts Ukrainai ceļā uz šo mērķi tam ir jābūt prioritātei, un mēs noteikti atzīstam milzīgos upurus, ko nes Ukraina, lai šo mērķi sasniegtu, un ceram, ka tas notiks ātrāk nekā vēlāk. Lūdzu, vēl došu vārdu jautājumu uzdošanai. Labdien, es pārstāvu IMS dzimumu konsultāciju amatpersonu, runājot par dzimumu līdztiesību un kultūru, kā mēs varam mainīt šo kultūru, kā mēs varam vīriešus iesaistīt šajā Thank you so much. sarunā, jo es domāju, ka tas ir jautājums ikvienam. Paldies. Es domāju, ka tas ir jārisina kopīgi. Reizēm es esmu jutusi, un tas ir balstīts uz manas personiskās pieredzes, bet reizēm ir jāsniedz piemēri, jo kopumā es nejūtu, ka mani kolēģi būtu pret to, bet reizēm pašam nav iespējams saskatīt, kādas izmaiņas ir jāveic, un tāpēc tas ir jādara kopā. Tāds ļoti vienkārši pamat piemērs. Cik reizes esat saņēmuši uzaicinājumu, ielūgumu, kur rakstīt melns uzvalks, kā dreskots, tas ir kā sīkums, bet tomēr. Un tas ir tas, kas ir jāmaina. Ja tajā pat ielūgumā rakstītu, ka ir jāvelk svārki un blūze, tad noteikti būtu reakcija. Un tagad jau ilgu laiku mēs tā esam dzīvojuši, un ja tas nebūtu svarīgi, tad neviens uz to nereaģētu, un tas novedīs I think a way of showing and a way of pie lielākiem jautājumiem, lielāku jautājumu risināšanas. Bet tas ir tas, kā mums ir jāstrādā, mums jāatrod visi šie mazie jautājumi, mazās detaļas, un jādara viss, lai visi justos laipni gaidīti un aicināti. right? So you receive a tie. It doesn't matter. Un bieži vien arī saņemot kaut kādus suvenīrus, kaut kādus dāvanas, cilvēki nepadomā. Un pirmos 20 gadus es neko neteicu, jo es negribēju būt tā, kas runās par sieviešu jautājumu, es gribēju būt profesionāls kareivis. Bet tagad es apzinos, ka man ir atbildība, un es esmu atbildīga par to, lai norādītu arī uz šīm mazajām detaļām, jo tikai tad visi kopā varēsim situāciju mainīt. I would like to pick up on that you mentioned, because you mentioned. Es gribēju komentēt to, ko teicāt par Latvijas atbalstu speciālajiem tribunālam. To atbalsta daudz vieta Eiropā, bet daudzas valstis ir arī pret to, apgalvojot, ka mums ir starptautiskā krimināla tiesa. Un tas, ko es saku, ir, ka Ukraina vēlas to, kas bija apvienotajai karalistē pēc Otrā pasaules kara, un tas ir jāveicina, un šeit arī sievietēm ir jāuzņems līderu lomu, jāvirz šis jautājums. Un es jūtos slikti, ka es sastapos ar pretestību, piemēram, apvienotajā karalistē pieņemt attiecīgi parlamenta rezolūciju. Felīns kundze, vai vēlaties kaut ko komentēt pie šī jautājuma? Vai dzirdat mani? Vai varat apstiprināt, ka dzirdat mani? Yes. Yes. Jā, dzirdam jūs, viss kārtībā. Jautājums par kultūru, par kultūras izmaiņām, tas ir ļoti svarīgs. Protams, viss ir saistīts ar kultūras izmaiņām, ar attieksmes izmaiņām. Es gribētu tā kā pozitīvu skatījumu sniegt. Es redzu, ka lietas mainās, un man ir radies iespējas, ka mēs virzamies pareizajā virzienā.
varbūt mums nav laika gaidīt, kamēr tiks ieviests viss izmaiņas tiesību aktos. Un atceroties, kā tas bija pirms 15, 20 gadiem, kad es sāku strādāt pie šiem jautājumiem, kad strādāju tikai ar sievietēm, tagad man ir daudz vairāk kolēģu vīriešu, kas strādā ar dzimumu jautājumiem, the agenda. And I think that when it comes to kas this, vēlas nodrošināt labāku izpratni un labāku šīs darba kārtības īstenošanu, ieviešanu. Mēs vienmēr runājam par darbības efektivitāti. Strādājot ar vīriešiem, kas nav saskārušies šo informāciju iepriekš, mums ir skaidri jāpaskaidro, kāpēc mēs to darām. Protams, tas ir jautājums par vērtībām, no vienas puses par pamatvērtībām, par alianses pamatvērtībām ir skaidri uzsvērts, ka dzimuma līdztiesības virziešana ir viena no mūsu kopējām vērtībām. Un tad darbības efektivitāte militārajā jomā uz vietām, kā nodrošināt, ka bruņotie spēki darbojas labāk. Bet es to redzu arī ikdienas dzīvē. Mēs strādājam labāk, ja strādājam kopā. in our family and in our society. Ja mums ir dzimuma līdztiesība visos aspektos, gan ģimenē, gan sabiedrībā. Un tā ir tā ziņa, kas mums ir jānodod visiem, lai kolēģi būtu vīrieši un sievietes. Ļoti bieži sievietes vadošos amatos pieņem vīriešu līderības vadības modeli, jo ir grūti tā kā virzīt citu naratīvu, atšķirīgu naratīvu. Un tam ir tur jābūt lielai pašpārliecinātībai. Un tad, kad sievietes ir telpā, kur tiek pieņemti svarīgi lēmumi, tad nav viegli nākt klajā ar citu, ar atšķirīgu ziņu, bet jā, šeit ir jārunā par šie te parauga rādīšanu un par šī procesa pātrināšanu, kas jau tika pieminēts. Manas personiskās pārdomas, pirms 5-10 gadiem šajā valstī Latvijā WPS darba kārtību uztvēra kā tādu abstraktu teorētisku jautājumu, bet pēc Krievijas agresijas Ukrainā šī te sabiedrības apzināšanās ir The fight what Ukrainian people are ļoti pieaugusi, īpaši redzot to cīņu, ko izcīna Ukrainas cilvēki, visa Ukrainas sabiedrība, un tas ir ļoti uzlabojis informētību, izpratni, diskusijas. Mēs redzam, ka aizvien vairāk sieviešu piesakās dažādām apmācībām bruņotajos spēkos, un uz to pozitīvi reaģē arī vīrieši armijā, un tas ir tā zināmā veidā jauna sinerģija, un arī pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās ir būtiski pieaugusi. Tad, kad mēs redzam, ka šie ir tik svarīgi jautājumi, ka miers un drošība nav kaut kas abstrakts, tad arī sāk mainīties vispārējais. Redzu, ka esam izsmēluši atvēlēto laiku, tad bez oficiāliem secinājumiem pateikšu paldies paneļdiskusijas dalībniekiem par to, ka dalījāties ar savu pieredzi, ar saviem paraugiem šajā ziņā. Un no Latvijas puses vēlos uzsvērt, ka Latvijai šī ir svarīga tēma. Šī tēma ir atbalstīta gan valstī, mēs atbalstam to arī. Latvia aspires for the starptautiskajās organizācijās NATO, Eiropas Savienībā, ANO. Latvija pirmo reizi centīsies piedalīties drošības padomes darbā, un mēs, protams, centīsimies izglītot sabiedrību par šiem jautājumiem. Paldies un vēlu visiem sekmīgu turpmāko konferences darbu. Paldies!